Mežs bija arī tur. Šis ir vēl viens stāsts par meža īpašnieku, kurš jūtas bezspēcīgs dabas aizsardzības sistēmas priekšā. 2011. gadā Miķeļa dzimtas mežā iemitinājās melnais stārķis. 10 hektāru platībā tika izveidots mikroliegums. 14 gadus vēlāk mežs ir pārvērties līdz nepazīšanai. Šeit bija meža ciršanas vecumā, ko varēja nocirst tajā laikā, 11. gadā. Tagad ir stumbeņi un vairāk nokautuši ozoli. Mikrolieguma teritorijā ir aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Tajā skaitā arī grāvju attīrīšana. Šobrīd mežs dažviet līdzins purvam. Tagad viņš ir sapūvis, nopūvis. Viņš ir aplūdis. Te ir tās grāveles. Līdz mikroliegumam es to grāvesu iztīrījis. Tur gāja ūdens prom. Pašā mikroliegumā man netika atļauts rakt. Grāvi ir pilns ar ūdeni, un tas ūdens iet arvien tālāk. Arī vietās, kur ūdens vēl nav izplatījies, situācija nav labāka. Liela daļa koksnes jau gājusi bojā vējgāžu un kaitēkļu dēļ. Paliek žēl par tiem kokiem, kas ir sakrituši, ko nevar izmantot. Pa lielam nolēmt sapūšanai.